Sveiki visiem, Artis šeit, un šodien es jums izstāstīšu, kā ātri, efektīvi, lēti un ērti iegādāties avio biļetes. Tātad pirmais, ko mēs vēlamies izdarīt, mēs vēlamies iet savā Internet Explorerā vai arī alternatīvā browserī, kas arī var būt, piemēram, Chrome vai Firefox. Un, kad esmu atvēris šo, tad es rakstu www.shopingsherlock.com/27888. Tātad www.shopingsherlock.com/27888. Spiežu Enter. Un man parādās šāda lapa, kur es vēlos nospiest pogu reģistru. Invite kodam vajadzētu jāizpildīties automātiski, ja gadījumā neaizpildās, tad mēs ierakstam kodu, kurš ir 27888. Tādējādi mums ir pieejama bezmaksas reģistrācija. Izvēlamies savu username. Manā gadījumā tad es izvēlēšos kaut ko, kas būtu mans vārds un uzvārds. Izvēlamies paroli un ierakstam savu e-mail adresi. Un spiežam pogu reģistru. Tātad šobrīd es esmu pieregistrējies pašā Shopping Sherlock aplikācijā. Un nākamais, ko vēlos spiest, tas ir flights. Nu, un šī ir tā vieta, kur mēs varam meklēt avio biļetes, jeb uz kuru vietu, un jeb no kuras vietas. Šajā gadījumā es rakstīšu no Londonas uz Rīgu. Un paņemsim tādus reālus datumus, kas būtu pēc apmēram 2 nedēļām. Ņemsim, piemēram, lai iet 23. aprīlis. Un atpakaļ 4. mājas, tātad uz 2 nedēļām. Ņemiet vērā, tā ir turpu atpakaļ biļete. Un spiežam search. Kā mēs redzam, kopā internetā tika atrasti 56 lidojumi, tajā datumā no Londonas uz Rīgu. Un šobrīd tiek kalkulēta vislētākā cena. Tātad tas ir izdarīts. 37 paundi. Es varu iegādāties savā nostītajā datumā biļeti uz Rīgu no Vizēra. Ņemiet vērā, tas ir Vizērs. Nav jāmaksā Ryanair nodoklis. Un tā ir biļete turpu atpakaļ 37 paundi. Manuprāt, tā ir dzeram nauda. Un līdz šim es neesmu redzējis tik kvalitatīvu sistēmu, kas tik īsā laika periodā varētu atrast tik lētu biļeti. Tā kā izmantojiet, draugi. Paldies, bija prieks, un paldies, kad veltījāt laiku, lai nostītos veidu, kā es jums pasniedzu un iesaku ekonomēt laiku naudu uz nākamajiem pirkumiem avio biļetēm. Un redzēsimies drīz!